Cilvēki jautā, vai vizītkartes ir novecojušas. Un es atbildu, ne, nav. Lūk, ir mana vizītkarte. Vēl pagājušajā nedēļā vismaz 3 tikšanās reizēs es savas vizītkartes iedevu potenciālajiem klientiem. Kāpēc? Tāpēc, ka tādā veidā tomēr viņiem ir tāds kaut kas uzskatāms uz galda. Šeit ir mana bilde, ja neatcerās arī mani pēc vārda, noteikti atcerēsies pēc fotogrāfijas. Nu, tā ir uzbūvēta cilvēka atmiņa. Vizītkarte parāda arī nedaudz jūsu attieksmi. Vizītkarte ļauj atcerēties, ar ko jūs arī nodarbojieties, jo iedomājieties pēc 2 nedēļām, piemēram, klients vizītkartes otrā pusē var ņemt un izlasīt, ar ko es nodarbojos. Vizītkarte parāda arī jūsu radošumu, un tomēr noteikta paudze arī tās vizītkartes ņem un kaut kādā veidā arī glabā. Tāpēc ņemat līdzi vizītkartes. Tajā noteikti nav nekas slikts, ja viņas jums ir, bet noteikti kādu reizi izjutīsiet viņu trūkumu, ja viņas jums nebūs. Arī tīklošanas pasākumos ir daudz vienkāršāk un ātrāk dalīt vizītkartes, nevis pienākt pie katra un saukt viņam telefona numuru. Vizītkartes var arī atstāt uz kāda galda vai starp žurnāliem kaut kur žurnāla galdiņā. Vizītkartes var atstāt zem stikla kaut kur pastumt vai arī pie sludinājuma dēļa piespraust. Vizītkarte tas ir tāds jūsu mazais sludinājums, kas jūs esat un ko jūs darat. Iespējams, vizītkarte var kalpot arī kā kupons, kurā noplēšot vienu daļu no vizītkartes, pēc tam klients ar šo daļiņu var iegūt papildus bonusu pie jums, vai arī tur kāds atlaižu kods. Vizītkartes mērķis ir, lai tam cilvēkam pēc jums kaut kas paliek uz rokas. Tāpēc, jā, vizītkartes nav nekas novecojis. Ir vienkārši cilvēki, kas vēlās izlikties nedaudz modernāki, un tad viņi saka, no, vizītkartes tas jau ir kaut kas arhaisks no dinozaura laikiem. Tā nav.